Kalkūnes pagastā uzsākta nepabeigtas daudzdzīvokļu ēkas demontāža, ko plānots pabeigt tuvākajā laikā. Pašvaldības pērn izsludinātajam atklātajam konkursam pieteicās 7 uzņēmumi. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 34 850 eiro bija Jelgavas uzņēmumam Sienorfa, ar kuru noslēgts līgums par darbu veikšanu. Nepabeigto ēku savā īpašumā pašvaldība iegādājas 2014. gadā par 825 eiro. Iepriekš minētais īpašums piederēja Sija Atmodes 86. Grausts bija ļoti populāra pulcēšanās vieta bērniem un jauniešiem, tāpēc pašvaldība regulāri saņēma vietējo iedzīvotāju sūdzības par graustu ciema teritorijā, kas apdraud iedzīvotāju drošību. Pašvaldība bija ierobežojusi piekļuvi ēkas iekšpusei, taču cilvēki allaž atrada veidu, kā iekļūt ēkā. Pirms 5 gadiem pašvaldība uzsāka atsevināšanas procesu, pārdodot ēku izsolē, taču visas izsoles bija neveiksmīgas. Nepieteicās neviens pretendents, pat piemērojot sākumcenas samazinājumu. 2023. gada vidū atsevināšanas process tika izbeigts. Pašvaldība saņēmusi būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā kā vislabākais risinājums ieteikts nojaukt ēkas virszemes daļu. 2024. gadā pašvaldība uzlika sev par mērķi uzsākt programmu un nojaukt vidi degradējušās ēkas, lai tādu ēku būtu mazāk pašvaldībā. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies šodien uz Kalkūnes ēku, šī nepabeigtā 5-stāvu māja ir padomju laiku mantojums. Mantojums tādā ziņā, ka sāka būvēt kooperatīvs. Kooperatīvā cilvēkiem solīja dzīvojamo fondu, sabruka PSRS un iedzīvotājiem un uzņēmumam palika nasta, ko tālāk darīt ar to. Un tad 10 gadi atpakaļ pašvaldība pieņēma lēmumu no uzņēmuma izpirkt par nelielu naudas summu līdz 1000 eiro šo māju, lai kādreiz iespējams nākotnē nojauktu, un tāda iespēja parādījās 24. gada beigās. Izmantojot dabas resursa fondus, tika pieņemts lēmums nojaukt gan šo māju, gan māju Vabolē, tika izsludināts konkurss, un konkursa rezultātā būvniecība ar visu projektējušo dokumentu sastādīšanu šim objektam izmaksā tikai 35 000 eiro. Ar visiem nodokļiem. Tiklīdz izskanēja informācija par gaidāmo mājas nojaukšanu, pašvaldība saņēma daudz negatīvu komentāru no tā saucamajiem dīvānu ekspertiem, pēc kuru teiktā ēka bija jāsaglabā, jāatjauno, bet dzīvokļus jāizdala iedzīvotājiem. Pirms nojaukt šo ēku vairākas reizes tika veiktas gan pārunas ar blakus dzīvojamo māju iedzīvotājiem, vai viņiem ir interese atjaunot tāda veida ēku. Viņi pateica, ka no sākuma ir jāsaved kārtībā tas pašvaldības dzīvojamais fonds, kas atrodas blakus stāvošās mājās, kā pēc tāda tipa ēkām un pēc tāda tipa konstrukcijām vairs šobrīd nav pieprasījuma tirgu un nav lietderīgi gan no finansiālā apstākļa, gan no izmantošanas iespējām atjaunot tādas mājas. Ēkas būvkonstrukcijas ir cietušas no laika zoba un nokrišņiem. Ķieģeļi ir sadrupuši, bet vairums betona plākšņu un pārsegumu salūst pat pie mazākās vibrācijas, ko rada demontāžas tehnika, pieskaroties ēkas konstrukcijām. Ja mēs redzam, ka nojaukšanas laikā būvmateriāliem nav dzīves cikla, viņš ir izlietojies un viņš ir tikai nojaucams, tad, protams, ka pašvaldība pieņem arī tādus pārdomātus lēmumus, ka tās ēkas, kuras vairs nav iespējams atjaunot, arī netiks atjaunotas. Gandarījumu par ēkas demontāžu pauž blakus mājas iedzīvotājs Jevģēnijs Klimanovičs, kurš atzīst, ka satraukums par neapdzīvoto ēku iedzīvotāju vidū valdījis jau sen. Nevar vienmēr varbūt vecāki bērnus pieskatīt, un šovasar tā sirds ietricējās, redzēja, ka tādi 10 gadīgie kaut kur atraduši caurumu, arī paldies Dievam bija kā viss aiztaisīts. Varbūt vecāki kaut kādi vai varbūt arī kādi nelabvēlīgi cilvēki izsita caurumu, atrada un skrēja pa jumtu. Paldies Dievam, ka beidzot šo jauc nost, jo labi tas ir viens, ka tur kaut kāds jau tāds liels ielien, bet kad tur mazie līda un neviena reizi, tad paldies Dievam, jo arī ēkā bija vietas, kur ir vienkārši caurumi milzīgi, kur var izkrist, jo viņi skrēja līdz pašam jumtam. Un pa jumtiem skraidīja. Tā kā liels prieks, ka beidzot šo māju nojauc un būs mums tā skaista sakārtota Kalkūne.
Izpilddirektors Pēteris Dalbe uzsver, ka pašvaldība ieguldīs līdzekļus nevis graustu, bet reāla dzīvojamā fonda atjaunošanā, kurš būs energoefektīvs un pieprasīts. Šobrīd parādās tendence un interese, ka cilvēki no lielpilsētām grib pārbraukt uz mazpilsētām, uz lauku apvidus teritorijām, un arī 24. gads ir piemērs, kad 90 mājas tika nodotas eksploatācijā. Tas nozīmē, ka cilvēki ir atbraukuši, ir sakārtojuši, ir uzbūvējuši savas viensētas un dzīvo lauku apvidos, un cilvēki vairs negrib dzīvot blokhausos, viņi negrib dzīvot lielās kopienās, viņi grib mazākas kopienas, mazākas mājas, un skandināvu tendence arī ir atnākuši beidzot uz Latviju, kad ja mēs būvējam daudzdzīvokļu mājas, tās ir maksimāli 2-3 stāvi, maksimāli 30-40 dzīvokļi vienā mājā, labāk 5-10, un tāpēc arī tā jaunā tendence var būt tikai tad, kad nepabeigtas ēkas, vidi degradējušas ēkas tiks nojauktas par adekvātiem līdzekļiem un papildus izmantojot gan pašvaldības resursus, gan iedzīvotāju resursus, gan Eiropas struktūra fondu resursus, tiks izbūvēts jaunas dzīvojamās mājas. Nojaucot ēku, būvgruži tiks saturpināti un izmantoti mazāku pagasta ceļu vai meža ceļu uzbēršanai. Savukārt teritorija tiks sakārtota un apzaļumota, bet ar laiku iespējams tiks izmantota citiem mērķiem. No iedzīvotājiem izskanējis ierosinājums nojaukt arī nepabeigto daudzstāvu ēku Lociku ciemā ceļamalā, taču tā atrodas nevis pašvaldības, bet privāta īpašumā. Izvērtējot Lociku mājai līdzīgu ēku tehnisko stāvokli, Pēteris Dalbe uzskata, ka tā būtu nojaucama līdz pamatiem, un vietā no nulles jābūvē jauna ēka, izmantojot mūsdienīgus materiālus un tehnoloģijas, un izveidojot pievilcīgu dzīves vietu iedzīvotājiem. Privātu uzņēmums, kas pirms dažiem gadiem ēku iegādājās un uzsāka tai veidot atjaunošanas projektu, esot nonācis finansiālās grūtībās un no savas ieceres atteicies, tāpēc pašlaik šī ēka izlikta pārdošanā. Un pašvaldība šobrīd pievērš uzmanību primāri un pirmām kārtām tikai pašvaldības fondam, un mēs ieguldam līdzekļus tikai pašvaldības īpašumā esošo ēku nojaukšanai, bet arī ir doma 25. gada budžetā ieplānot vairāku ēku nojaukšanai, kas ir privāti īpašnieku īpašumā ar uzlikumu. Ir beigušies termiņi par brīdinājumiem, par to, ka ēka ir vidi degradējoša un viņa ir jānojauc, bet īpašnieki negrib ieguldīt savus līdzekļus, tāpēc piedāvāsim arī 25. gada budžetā iespēju tādas ēkas nojaukt un tālāk piedzīt no īpašnieka jau līdzekļus, kas tika iztērēti. Pēteris Dalbe atzīst, ka pirms daudziem gadiem bija iespēja par dažiem eiro iegādāties daudzus īpašumus, taču īpašnieki aizmirst, ka šie īpašumi ir jāuztur un jāiegulda tajos līdzekļi. Šobrīd jau uzsākti vairāki administratīvie procesi ar naudas sodiem vairāku graustu īpašniekiem Medumu un Višķu pagastā, mudinot īpašniekus beidzot sakārtot savus īpašumus. Tiklīdz tiks pabeigta ēkas demontāža Kalkūnas pagastā un sakārtota teritorija, tiks uzsākta vēl viena objekta nojaukšana Vaboles pagastā – vecā ēdnīca. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un ēdnīcas nojaukšanai Vabolē tika saņemti 6 piedāvājumi, no kuriem saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 27 750 eiro bija Sien Norfa, ar kuru noslēgts līgums par darbu veikšanu.